Labs rīts visiem kosmosa ziņu klausītājiem un rīta kafijas baudītājiem. Nu ko, jūlija pirmā nedēļas nogale ir klāt, un visums atkal spēlē kārtis. Sestdiena, 5. jūlijas, patiks asu izjūtu cienītājiem, jo mēnesis dejo ar Skorpionu. Tāpēc šodien labāk paturēt emocijas sevī, protams, cik vien tas ir iespējams. Bet Venēra dvīņos gan tam galīgi nepiekrīt un saka: Nē, draudziņ, klāj tik visu vaļā, pastāsti visiem visu. Visdrīzāk tev arī nesanāks sēdēt kaut kur vienam pašam ar savām visdziļākajām pārdomām. Tāpēc droši runājies ar draugiem, izrunā lietas, tikai neaizmirst, ka mazliet noslēpumainības vēl nekad nevienam nav kaitējis. Savukārt svētdien, 6. jūlijā, zvaigznes iedegsies vēl jaudīgāk. Mēnesis turpinās savu ceļu pa Skorpionu valstību, tāpēc droši var ļauties mazliet intensīvākām sajūtām. Bet ar mēru, kā skan populārajā dziesmā, brauciet lēnām pār tiltu, draugi. Turklāt saule ciemojoties pie Vēzīša liks tev saprast, ka svētdienas mieru vislabāk atradīsi mājās, dārzā vai kaut kur pie ūdens. Tici man, pikniks ar ģimeni vai draugiem būs šīs nedēļas nogales vislabākā astroloģiskā izvēle. Īsāk sakot, mazāk drāmas, vairāk atpūtas, un ja arī gadās kāds mazs noslēpums pa vidu, tad tas lai tur arī paliek. Lai visa tava nedēļas nogale garšo pēc zvaigznēm, bet virs galvas mūžīgs piena ceļš.